Pēc savas būtības ir automašīnas kontrole vadāmā sanslīdē. Drifts ir šovs, sacensības, azars un kūpošas riepas viss vienā. Kur vēl labāk skatītājiem ir dota iespēja visu sacensību paredzēt praktiski no viena skatu punkta, un sacensību azars pieaug sasniedzot savu kulmināciju pēc pēdējā tandēmu fināla braucienā. Kad uzvarētājs ir, ja nekļuvis par nacionālo varoni, tad vismaz cienījamu un ievērojumu personu gan. Driftam pārsvarā tiek izmantotas aizmugures piedziņas automašīnas, taču pasaulē pazīst arī priekšas un pilnpiedziņas driftu. Jāsaka, ka trajektorija gan krasi mainās, tā ir atšķirīga katram piedziņas veidam. Drifts ir praktiski vienīgais autosporta veids, kuram rezultāti tiek noteikti nevis pēc sekundēm un to simtdaļām, bet gan vērtējot 4 kritērijus. Tie ir leņķis, ātrums, josla un efektivitāte. Fināla cīņās pievienojas 5. kritērijs – distance līdz priekšā braucējošai automašīnai. Driftā ārkārtīgi svarīga ir stipra nervu sistēma un precizitāte, vadot savu automašīnu pa tiesnešu noteikto ideālu sacensību joslu. Visbeidzot, drifts – tas ir izklaides veids, ārkārtīgi pozitīvi uzladējošs un atraktīvs gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Tā pamatīdēja ir gūt prieku no sanslīdēm un uzlabot meistarību līdz pilnībai, vai milimetram līdzi trasi norobežojošajiem elementiem. Latvijas drifta sērijas ieguva savu oficiālu nosaukumu 2008. gada, apvienojoties drifta sacensību organizatoriem Sabi un HGK Motorsports. Visi nonāca pie secinājuma, ka vislabākais sporta attīstībai būtu spēku apvienošana viena mērķa labā – izveidot dzīvespriecīgu, skaistu, skatāmu, interesantu sacensību sēriju, kas varētu attīstīties līdz čempionātam. Sākot ar šo gadu drifta sacensībām Latvijā oficiāli ir piešķirts Latvijas čempionāta status, un 5 čempionāta posmos tiks noskaidrots pirmais Latvijas čempions driftā. Sacensībās var piedalīties katra fiziska vai juridiska persona, kurai ir derīga LAF vai citas ASN izsniegtā drifta dalībnieka licence. Sacensībās atļauties piedalīties ar jebkuras markas aizmugures piedziņas vieglo automašīnu, kas atbilst CSN un LAF tehniskas komisijas izstrādātajiem tehniskiem noteikumiem, kā arī atbilstoši drifta čempionāta nolikumiem. LAF kartinga un šosejas komisija, dragreisa un drifta apakškomisija februāra sākuma svinīgā pasākumā klubā Kaļķu vārti sumināja savus labākos. Aizvadīta sezona bija gan spraiga un intensīva. Kopumā notika 7 posmi, no kuriem viens pie mūsu kaimiņiem Lietuvā. Nenoliedzama ir sporta veida attīstība gan sportiskā ziņa, gan organizācijas ziņā. Likumsakarīgi piešķirtas čempionāta status, kas gan uzliek papildus atbildību un pienākumus, taču tāpat laikā ir liels stimuls turpināt darboties un attīstīties. Draudzīgā gaisotnē apsveicam viens otru un apbalvojam visus 3 2008. gada drifta kausa labākos.
Pirmo vietu ieguvušu Ervinu Žuku, otro vietu Jāni Lambertu un trešo vietu Raivu Mūžiku. Jauki bija saņemt balvas no šosejas komisijas arī drifta sacensību organizatoriem, sporta aģentūra Vikerniekie un HGK Motorsports. Jāsaka lielu paldies rīkotājiem, jo svētki bija izdevušies. Jaunā 2009. gada sezona mums sola nemazums pārsteigumu. Par spīti visam būs jaunas mašīnas un dalībnieki, kas iepriecinās skatītājus un ieviesīs savas korekcijas punktu tabulā. Tāpat šogad būs daudz vairāk ārzemju viesu. Latvijas driftā ir daudz unikālu projektu, kuri iepatikās drifta līdzjūtējiem. Armands Plūme ar Audi 80, kura tika pārtaisīta uz aizmugures piedziņu, parādīja diezgan labus rezultātus 2008. gada Latvijas drifta 6. posmā. Vīdu Elksnis ar BMW M3, kurš ieņēma 8. pozīciju 2008. gada sacensību kofertējumā un ieguva pirmo vietu šogad Latvijas drifta čempionātā pirmā posmā. Ervins Žuks ar BMW M3, kurš uzvarēja 2008. gada sacensībās un ieguva otro vietu šogad Latvijas čempionātā pirmā posmā. Raiva Mūžiks ar Nissan Silvija, kurš ieguva trešo vietu 2008. gada sacensībās un šogad Latvijas drifta čempionātā pirmā posma ieguva trešo vietu. Andris Lisovskis, Dainis Akmentiņš, Kristēna Staneviča Latvijas drifta čempionātā pirmā posmā piedalījās ar leģendāro Nissan Skyline, bet diemžēl neviens neiekļuva top 16-niekā un skatītājiem neizdevās novērtēt leģendāro auto tandēma ciņā. Normunds Otomērs ar Opel Ascona, kurš treniņos parādīja labus rezultātus, kvalifikācija nepiedalījās mašīnas lūzuma dēļ. Rolands Bērziņš 2008. gada sacensībās iepriecināja skatītājus ar Subaru Impreza, kura bija pārtaisīta uz aizmugures piedziņu. Pirmais posms notika Bikerniekos, otrais notiks 13. jūnijā 333 trasē, trešais posms notiks 4. jūlijā Lietuvā, ceturtais posms 25. jūlijā Vaņodē Liepājas rajonā un būs apvienots ar North European Drift sērijas posmu. Piektais posms notiks 8. augustā Bikerniekos un būs apvienots ar Extreme P posmu. Un 6. posms notiks 22. augustā Igaunijā un būs apvienots ar North European Drift sērijas.